Sveiciens visiem! Šodien es pastāstīšu jums par Burago modeļiem. Ar ko es gribētu sākt? Es īstenībā gribētu sākt ar to, ka liels jums visiem paldies, kas ir komentējuši, kas ir uzlikuši laikus, kas ir visu kaut ko, kā teikt, labas atsauksmes ir bijušas, patiesībā negaidīti. Tā, bet vispār mēs sāksim, tā kā mums iet rubrika ar maniem modeļiem, kādi man ir bijuši. Tad es sāku šodien ar Maisto. Tātad, tā ir tukša kastīte. Un šitais bija mans, vārds sakot, es atsāku ar šiem te modeļiem. Un mans pirmais atsāktais, tas bija 94. gada kaut kāds rudens. Mēs ar skolu braucām uz Rīgu. Tas bija tā kā brauciens skolas ekskursija saucamā. Es atceros, man vēl toreiz bija jāiet uz tiem dārziņiem. Mums pie skolas bija tādi dārziņi, jo tā kā es slikti mācījos un negāju stundām, mani skolotāji pateica, ka es nekur nevarēšu braukt. Bet tomēr viņi apžēlojās un iepriekšējā dienā man palūdza kaut ko tur izravēt, kaut kādas burkānus izraut vai kaut ko tam līdzīgu. No tā skolas dārziņa, tā kā tas aiziet priekš virtuves, un es atceros toreiz mans patēvs strādāja. Viņam bija tāds diezgan, kā teikt, labi apmaksāts priekš laukiem darbs. Man toreiz bija kaut kāda kapeika vēl, santīmi. Un mēs aizgājām uz veikalu, un es pierunāju vēl divus klases skolas biedrus, lai man palīdz. Tas bija tik interesanti. Vārds sakot, es uz to ekskursiju tiku, jo es atceros, ka man tā Rīga likās, es esmu no dziļiem laukiem. Man likās, wow, es tur tikšu tagad, varbūt es kaut ko tur nopirkšu. Bet ziniet, šo modeli es patiesībā nopirku jau atpakaļ ceļā, jo Rīgā mums tā īsti nesanāca nekur aiziet uz tādiem veikaliem, kur mēs varētu nopirkt šos te modeļus. Un šito es nopirku, es nezinu, vai tā sēnīte ir vēl tagad tāda, vai nav, bet es viņu nopirku sēnītē. Un tātad ar šito atsākās no 12 gadu vecuma, man atsākās tāda nopietna automodeļu kolekcionēšana. Tātad, ko es varu pastāstīt par šo te, tātad Maisto, tas ir ķīniešu ražotājs. Šitais konkrētais modelis ir, kas viņš mums ir, tātad Maisto 1:40. Tas bija laikam pirmais mans lielais, kā lai saka, aplausiens, jo es toreiz īsti vēl nesapratu laikam, kāds ir tas mērogs, jo gribās jau, lai tas mērogs ir viens, piemēram, 1:43, ko nozīmē 43 reizes mazāk. Tie, kas nezina. Tie, kas zina, tie zina, bet varbūt tie, kas nav tik ļoti tajā tēmā, varbūt neliekas tas tik svarīgi. Tātad, kas ir paša mašīna? Šito es esmu dabūjis nesen. Es atceros toreiz, ka es to nopirku. Viņai šī te krāsa, tagad uz kameru tik labi neredz. Viņi ir ļoti perlamutri, ļoti metāliki, ļoti spīdīgi tie graudiņi. Šitā ir tāda mazliet tā kā pagurusi tā krāsa. Un pats modelis vispār ir XJ vai XJ 220. Es biju ļoti pārsteigts, kad viņi redzēja kaut kādos tur apskatos, ka tas esot īsti superkārs. Tā, kas viņam varās vaļā? Viņam varās durvis. Un šitais bija pirmā atšķirība no Krievu modeļiem, kad viņam ir tāda kā atsperīte. Hop. Atsperīte. Un vēl kas principā man īstenībā tas nepatika, jo viņa kā spēļa mašīna, viņa ir uzvelkamā. Man te gan kamera mazliet raustās, jo tas galds nav īsti stabils. Un ja uzliek uz galda, tad viņa ripo. Ripo viņa labi. Es atceros, man brālis, tad vēl bija maziņš. Viņš ar zobiņiem saviem šitās to ratus sakošļāja. Jā. Tas tik interesanti, jo patiesībā man šie modeļi vairāk asociējas ar tām atmiņām, kur es biju, kas notika. Un tā, jā, es laikam pārāk dziļi neiedziļināšos, vienkārši šitais bija pats pirmais, un līdz ar to ar viņu arī sākās viss tas process. Ja man atmiņa neviļ. Bet pati mašīna principā ir ok, man ļoti patīk, man patīk arī tā krāsa. Un modelis ir ļoti skaists. Tātad, un ejam tālāk. Un, jā, tas ir viss, ko es gribēju pateikt par šito. Iespējams, ja būs kādreiz kāda interese, kādam var rakstīt komentāros, es uztaisīšu par kādu modeli atsevišķu video. Tā, un es uzreiz tagad parādīšu arī otru Maisto, lai, kā teikt, pie vienām sāpēm. Man gan viņš bija balts, bet
šoreiz es esmu dabūjis tikai dzelteno, jo, ziniet, es tagad viņu, kā teikt, medīju, baltu, pāris esmu redzējis, viens aizgāja ātri, otru es negribēju pirkt lielo bunduli pa lielu naudu, jo tur bija 6 vai 7 modeļi, tas man, kā teikt, neuzrunāja, man vajadzēja tikai vienu šo te. Man viņš bija balts, tātad Corvette, Chevrolet Corvette, ZR1 arī no Maisto, ražots Ķīnā, un ja jūs redzat, te ir rakstīts 1:38. Tas ir vēl viens no trakākajiem mīnusiem bērnībā, kas man ļoti nepatika. Jo, ja saliek tagad viņus kopā, it kā viņi liekas, neko neizsaka, vai ne? Bet patiesībā viņš ir lielāks nekā viņam vajadzētu būt, ja salīdzināt šo. Un tas ir tā sāpe, ko es domāju, tā, kad es kolekcionēju, man gribētos tomēr redzēt tos modeļus, cik viņi atšķirās, piemēram, pēc lieluma, arī īstenībā. Un šajā gadījumā to būs grūti noteikt. Bet, ja es pie tā, kā teikt, nepiesienos, tad viss ir ļoti jauki. Protams, ka viss ir salons. Īstenībā nekas tur īpaši nav. Kamerā, diemžēl, to tā īpaši tagad neredz. Es vēl neesmu iemācījies, kā teikt, atrast īsto rakursu, kā to smuki visu parādīt. Bet, es domāju, gan jau ar laiku. Šitais ir vairāk tādi iesildošie video, pašam sākumam. Skaista dzeltena krāsa. Balts viņš izstās patiesībā daudz labāk. Ļoti vienkārši. Lampas viss ir kopā ar metālu. Aizmugurē gan ir atsevišķas lampas plasmas. Tas ir feini. Arī izpūtējam caurumiņu nav. Burago viņi ir. Pieņems, es jums vēlāk parādīšu. Arī uzvelkamā. Pilnīgi jauna. Un šādas te ir Anglijā var dabūt. Viņas var dabūt ļoti lēti. Sākot no 2 paundi. Protams, uz augšu. Var jau arī nopirkt ļoti, ļoti dārgi. To gan es esmu pamanījis, kad var nopirkt viņas ļoti dārgi. Es tagad nelikšu viņu kastīti, ieliksim mēs kastītē viņu pēc tam. Tā, mēs ejam tagad tālāk. Tad man nākošais modelis bija, tad beidzot, Burago, ar ko es jums solīju, kad šitie būs video par Burago. Tātad, diemžēl šitais modelis man ir, tāds kāds viņš ir, viņam tur ir skrāpējums, salons ir izdzeltējis jau. Krāsa ir diezgan labi jau paskrambāta. Rati gan vēl ir daudz maz oriģinālie ar to spīdīgo, jo tas parasti aiziet pirmais. Kas man patīk? Katra rati griežas atsevišķi, tā kā priekš spēlēm, tas ir super. Un stāsta to, kad, ja jūs redzat, šeit ir tādas maliņas, tā kā lielākas, tam ratam. Tad viņam laikam speciāls trasītes bija, pa kurām viņas varēja arī tad ripināt. Tātad šitais mums ir Burago, Lamborghini, Diablo, un kur ir, viss ir 1:43, ražots Itālijā. Ar Burago ir vēl viena lieta. Tāpat kā ar Maisto, nekad nevar zināt, jo šito personīgi es neesmu mērījis, nav bijis tāda vajadzība, tas es kaut ko pieķibinājis ar krāsām, nekas vaļā nevarās, viss ir no metāla, lampas, nekas atsevišķi detaļu nav. Šiten ir Ingus meistars jau bišķiņ kaut ko te pieķibinājis, lai labāk izceļās, vispār viņi ir melni. Bet, kas man patīk, caurumi ir, tā kā izpūtējiem. Pati apakša, nekas tur detalizēts nav vispār, viss ir nosacts, tā kā varētu padomāt, ka tā ir sporta mašīna. Tā arī viss ir no metāla, vārds sakot, pēc PSRS kaut kādiem modeļiem vai tiem, kas tur vērās viss vaļā un ir amortizācija, šitie ir gaužām vienkārši. Bet tā labā ziņa ir, ripo viņi ideāli, priekš spēlēšanās viņi vienkārši ideāli, un 90. gadu sākumā, tad es tagad runāju par kā 95. gadu, man toreiz bija 13 gadi, vēl spēlējos, jāatzīstas, spēlējos, ripināju viņas. Tā kā dulls, man bija tāda koka grīda, un tā koka grīda, tie dēļi bija tā kā ceļš. Tas ir mums Lamborghini Diablo. Kas mums nākamais ir? Tas, kas man te būs bez kastītēm, to es jums arī rādīšu. Tā, es atvainojos, uzsitu mazliet pa galdu un viss te novibrēja. Nākamā mums ir Porsche. Šito es pavisam arī nesen dabūju. Bija ļoti izdevīgs, kā teikt, deals. Es varēju nopirkt par šito cenu vienu modeli šitādu kastītē, vai nopirkt šitādu un vēl 10 par tādu pašu cenu, bet bez kastītēm. Es, protams, izvēlējos bez kastītēm un vēl 10 vienādas, kur jau man ir tāpat. Tātad atkal Burago,
928 S4 ražots Itālijā. Vēlākie modeļi tiek ražot Ķīnā. Arī viss tas pats vienkārši, nekas tur nav piecas zvaigžņu rati, jā, teiksim tā. Krāsa man patīk, es viņu tāpēc speciāli paņēmu, jo man bērnībā bišķi tāda krāsa. Jā, viņa nav ideālā stāvoklī, bet, nu, viņa ir. Un, principā, pa kapeikām, jo es skatījos, ka Latvijā tādus nevar īsti dabūt. Viņa nav tādā pieejamā, tā kā Anglija tādā ziņā ir paradīze priekš šiem te Burago modeļiem. Nu, šitais ir vēl viens tāds pusmironītis krāsām. Apšņikāts tātad, un kas man šitajā šausmīgi, ko es ciest nevarēju. Tātad arī rakstīts, ka ir 1/43, bet nu viņš nav. Tātad Porsche 924 turbo, viņš ir, nezinu, 1/40. Tas ir lielākais mīnus Burago, un es esmu dažus mērījis, viņi izdara kā, varbūt šito garumu, šito uztaisa pareizu, bet, piemēram, platumu uztaisa stipri platāku, un arī augstumu uztaisa platāku. Jo to vienkārši izmērīt, tātad 43 izdala ar, kas tur bija jāizdala? Ar 43, vārds sakot, jāizdala īstās mašīnas dimensiju, un tad jau dabūn, kā teikt, izmērs arī šai mašīnai. Arī viss ļoti vienkārši, vārds sakot, spēlējies un braukājies. Tā, nākamā, tad mums nākamā ir vēl viena šī tāda te, tātad divas. Vienkārši, kas ļoti daudz Burago bija, es atceros, kas man īpaši uzrunāja, ka viņiem bija šīs te novilcenes, jo man gribējās tās ielas mašīnas, nu kā teikt, dzīvās mašīnas. Ar Burago tikai izlaiž pārsvarā pa lielam šitādas neredzētas Latvijā, pie manām miestā, šitādu mašīnu mūžam neredzēju. Un starp citu, cik labi, ka es atcerējos. Tātad, jūs redzat šo te mašīnu, ja? Porsche 928, laikam S viņa ir, ja? Jā, S4. Tātad tieši šo te mašīnu ir piedalījies dizainers no Latvijas. Tagad uzreiz nevaru neienākt man prātā vārds. Tas ir mans mīnus, bet Latvijas ir dizainējis šo te Porsches tiešo modeli. Tā kā, un es noteikti varbūt kādreiz arī pastāstīšu sīkāk par šiem te modeļiem un salīdzināšu ar, man ir NZG modelis vācu. Viņam tur var redzēt arī izmēri atšķirās. Šitie tādi bišķi garāki un slaidāki uztaisīt vairāk tādi dāmīgāki, ja? Īstā mašīna patiesībā ir bišķi platāka. Tā kā tā, tas ir par šiem te. Tad bija viens no maniem mīļākajiem. Šitais te bija Dodge Vipers. Šito jau bišķi vēlāk nopirku. 1/43 Burago. Nu, es nezinu, šitas it kā daudz maz iekrīt. Te ir bišķi krāsiņa noskrāpējusies. Šitais ir viens no pēdējiem, kas ienāca, kas bija tie 11. Ļoti labā stāvoklī. Kastītes nav. Jā, tur bišķi noskrambāts. Tas ātrumu nemaizina. Diemžēl nekas vaļā netaisās. Un te ir tāds smuka koferīši iekšā. Piedod tādu realitātes sajūtu. Jā. Uzliksim tā, lai jūs tikmēr redzat, kamēr es te krāmējos ar tiem citiem. Lai mums smuki viss te stāv. Tā, un kas mums tālāk ir? Tālāk. Mums ir šitās te Suzuki Vitara. Es atceros, bija tāds seriāls. Un tajā seriālā, man liekas, gan nebija Suzuki, bet otrs kopija brālis viņam ir, ja nemaldos, Geo. Ir tāds arī Geo Trackers. Bet es tagad varu kļūdīties par to. Un es atceros, tā filma saucās Tropu tveice. Tā Tropu tveicē bija šitās daļas nebija, un viņš bija tāds kā kabriolet veidu uztaisīts, un tur bija, un viņš brauca, tas čalis, tas sliktais puika brauca ar šito mašīnu, un es atceros, es viņu ar dabūju, un starp citu, man viņa vienmēr likās, ka viņa tāda ļoti maziņa ir, un ka viņa neiekrīt tajā pēc izmēra, bet patiesībā tieši šī mašīna iekrīt pēc izmēra. Lielākie mīnusi Burago, kā es vienmēr domāju, bija tas, ka visi rati ir vienādi, tas man īpaši nekad nav paticis, jo, viņi tādi, spēļu rati, tas platums. Un tie izmēri. Tas bija viss trakākais, ko var izdarīt izgatavotājs, ka viņš māna ar tiem izmēriem. Šitas ir foršs, bet, piemēram, citi, jo te var redzēt kaut kāda maza Porsche, kura tikko nokrita zemē. Es atvainojos. Tā gadās arī tā. Tā nokrita zemē, to mēs pacelsim vēlāk pēc video, kā teikt. Vai arī mēs pacelsim tagad. Jā, te var redzēt, cik viņi ir nežēlīgi lielāki. Tas ir nedabīgi. Nekas, tas ir sīkums, mēs ejam tālāk, lai mēs neaizņemtu visu, jo es skatos, laiks iet ļoti ātri. Tātad, te bija šitāds te Fiats. Fiat Uno.
Man viņš bija balts, un tagad, kāpēc es jums gribu pievērst uzmanību, te ir tagad baltais, jā. Paņemsim šitos tagad bišķi malā, tie jau ir apskatīti, un man ir tāds pats sarkans. Jo man viņi bija divi tā mazu mieklīti, un šito es dabūju arī nesen. Es domāju, ka ir jādabū, un viņš ir kastīti. Tātad viņa nāk šitādas tā kastītēs. Tā kastīte gan ir bišķi saburzīta. Te parasti rakstīts, kas pa skalu, tātad mērogs, un te ir rakstīts Fiat Uno un kods. Un te ir vēl sarakstīti, kādi modeļi ir tajā sērijā. Un te var redzēt visus. Un es atceros, ka es pirmoreiz dabūju šitādu kastīti, domāju, tur ir tādi modeļi un tādi, un tur bija pāris Audi, un man likās, ka būs tie Audi, kas tur braukā pa mūsu, kā teikt, lauciņu. Tātad šis te modelis ir 95. gada. Un cik es noprotu, vai nu janvārs, jo pirmā cipariņa tur nav, un pārējie visi ir, vai nu tad pēdējais cipariņš 12. Tam es neesmu speciālists, tie, kas zina, varat pastāstīt man. Jā, šitai kastītei vajadzēs remontu. Jā, un man ir tāds pats sarkans. Ar ko viņi atšķirās? Šitām gan ir jau profesors kāds pirms manis pieķibinājis ratus ar krāsu spīdīgo, bet tas ir sīkums. Tātad, ja jūs redzat, šeit ir 4 un šeit ir 5 zvaigznītes. Tātad 4 un 5 zvaigznītes. Ko nozīmē 4? Agrīnais. Šitie ir agrāki modeļi. Šitie varētu būt 90. sākums, 80. beigas. Jo viņus patiesībā ražo diezgan sen. 80. gadu sākumā viņus sāk jau ražot šitos Burago. Pirmiem Burago pat bija kaut kādiem modeļiem durvis vaļā vērās. Nu jā, tas jau kā tas klasiskais stāsts, jo vairāk uz mūsdienām, jo vienkāršotāk tie modeļi paliek. Tā, nākamais mums būs, kas ir bez kastītes, bija šitāds te Citroens Xantia. Standarta krāsa. Nu, šitos ratus es esmu jau, kā teikt, piešmulējis, lai bišķi smukāk izskatās. Jo šitos es dabūju kārbotā tirdziņos, te ir Anglijā tirdziņi tādi. Ziniet, un tur cenas sāks no 20 pensiem, kas ir 20p, ja? No 1 pounda. Un viņi pārsvarā iet pa 1 poundiņām, pa 2 poundiņi, maksimums 3 poundiņi. Es uzskatu, tas ir ļoti lēti. Jā, viņi gan ir visi parasti apšmalēti, apdauzīti tur mazliet. Bet tā kā man kaut kad iespējams, ka rokas izaugs no pareizās vietas, tas varbūt viņus vai nu pārkrāsošu, vai piekrāsošu, vai neko nedarīšu. Tāds arī variants. Bet man viņi patīk, man viņš bija kolekcijā, tāpēc man viņš bija jādabūn. Nākamais, šitais ir pilnīgi svaigais. Es gan to kastīti tagad neesmu paņēmis līdzi. Viņa bija šeit arī tādas 5-pakas. Un šitais ir no 5-pakas. Smuks Ford Escort Martini. Detalizēts, lampas ir atsevišķi. Nekas vaļā nevarās, bet ir parādījušies spoguļi. Vau, spoguļi. Jo, ziniet, šīs mašīnas, un arī šitai ir spogulis. Pārējām visām ir bez spoguļiem, un tas ļoti īstenībā bojā to skatu, ka nav spoguļu. Acīm redzot, tehnoloģijas vēl nebija attīstījušās. Jā, un kas vēl derētu, ja būtu lampas tomēr atsevišķi. Es atceros bērnībā, es viņas bija iekrāsojis ar sarkanu. Kaut kādu tādu tumšo tinti, un izstāstīja labi, un es biju notonējis logus, uztaisījis tumšos, jo man gribējās tādu ielas variantu, un šitās novilcenes, protams, norāvu nost. Ilgi domāju, raut vai neraut, bet norāvu, jā, jo man bija vajadzēja uztaisīt tādu realistiskāku. Katrā ziņā pati mašīna piedalīsies ir rallijā. Te es vispār jums varu samelot, ja godīgi baigi pētīs, es to informāciju neesmu, bet es tā jūtu, ka tas tā varētu būt. Un cik man zināms, šitais RS Cosworth ir ļoti jaudīga mašīna. Ļoti. Tā kā ritīgais eskorts. Budžetnieks, bet iet tā kā zvērs. Tālāk. BMW M3. Šitais ir. Šitie man patīk. Un šitam es esmu izmēru uztaisījis. Un diemžēl šis te garums ir ok. Šīs te garums. Platums te varētu es vēl, kā teikt, piedot par šiem te, kā teikt, spārnu paplašinājumiem. Tā kā sporta mašīna, labi, to mēs vēl kaut kā varētu tur viņiem piedot. Bet šī te līnija, logu līnija, šī te
ir stipri pa platu, jo man ir pāris arī BMW modeļi no citiem izgatavotājiem, un tur tā atšķirība ir redzama. Es noteikti kādu dienu taisīšu tos video, kur es viņus salīdzināšu, šodien vienkārši parādu, kādi man bija tie tajā, kā teikt, pirmajā kolekcijā manā, kurā, protams, kā jau tas dzīvē gadās, nu, aizgāja pa pieskarī. Tātad, un šitās man bija bez novilcinēm. Tālāk, šitās te Mercedes 300 SL, ļoti smukā tādā sarkanā krāsā, arī pavisam nesen dabūju. Diemžēl ļoti vienkārši, nekas te nav. Vienīgais no tādām ekstrijām ir šis te kloķītis. Viņš ir tāds atsevišķa detaļa. Un tas salons, nu, kā jūs redzat, nekas nav izkrāsots, nekas nav iekrāsots. Nu, ļoti, ļoti vienkārši. Nu, viņi arī maksāja toreiz 90 centīm pārsvarā visi Latvijā. Tas bija tiešām lēti, un tās bija īstenībā vienīgās ārzemju mašīnas, ja neskaita Maisto un vēl kaut kādas spēļu, tur ķīniešu ražojums, tad cita jau nekā arī nebija. Un par Rīgu es nezinu, Rīgā noteikti bija arī visi citādi veidi modeļi. Bet manā galā bija tikai vienīgie, kas bija pieejami no kolekcionēšanas vērtie modeļi bija šie te. Tātad šitas pēc izmēriem gandrīz sapas, tur maz minimāls varētu būt atšķirības, bet nu, pa lielam viņš ieiet. Tajā mērogā arī ir spogulīši, nav smuki spīdīgs nekas, bet tas tomēr ir labāk nekā. Apakš viņam ir šāda te. Mercedes 300 SL. Nu, skaista mašīna, man patīk. Vienīgi atsevišķās detaļas ir šīs te lampas un priekšējais panelis. Un te vēl ir smuka zīme. Jā, un te jau izpūtējos caurumiņu nav. Nu, tas tāds sīkumiņš, mazs sīkumiņš. Tad man vēl bija šitās te džipiņš. Tātad, kas viņš tāds skaitās? Ļoti vienkārši. Pat nav uzrakstīts. Jā, viņam uz kastītes uzrakstīts džip CJ vai CJ7. Ko es izdarīju? Šito izskanību ārā, pieliku uz stiklu, nokrāsoju baltu šito rāmu, tad, lai viņš vairāk, vārdu sakot, šitais ir Wranglers, jā, vienkārši Wrangler priekštecis. Man patīk parasti tie ar tiem četkantainām lampām. Nu, ratus viņam noteikti prasītos citus, jo nu izskatās diezgan traģiski. Stūre, bet toties salons ir daudz maz apstrādāts. Tepat var redzēt, ka ir kaut kādi mēra instrumentu rādītāji. Nu, tāds tīri normāls. Tā. Nē, nekas te nekustās. Un ir rats. Šitos ratus es laikam rāvu nost priekš saviem citiem modeļiem. Domā, uztaisīšu kā rezerves ratu. Nu, piemēram, citiem modeļiem, kā nebija ratu. Bet kas notika? Ja nebija izbraukāts, tā kā rāva nost, tas vidus tur arī palika. Nu, var sakot, diezgan skumīgi tā situācija. Bet, nu, tas tā. Labi, ejam tālāk. Visi ekrāni, diemžēl, neieies, jo patiesībā man viņi ir kaut kur, jau toreiz izrādās bērnībā, man viņi bija kaut kur ap 100, tā kā, nu, iespējams, ka būs jātaisa vairāki video. Šitas arī pa lielu ir, viņam ir jābūt mazākam. Ļoti tāds smuks, interesants modelis. Peugeot 205 turbo 16, 1/43 ir rakstīts, ka ir 1/43, bet nu nav. Nav viņš 1/43, viņš ir kāds 1/41, vai tur kaut kas ir tā un kaut kas ir tā. Bet varbūt es kļūdos, katrā ziņā viņš ir masīvs. Viegli, bet paši pa sevi vispār tie Burago modeļi ir ļoti viegli. Piemēram, šitas ir vienkāršs kā zeme, viņam pat stūris nav. Vienkārši, nu, jā, nu, ko varēja gribēt, viņi mēģināja, kā teikt, tos modeļus ielikt tajās kastītēs, standartizēt un lai tā cena atbilstu. Tā, ko es vēl jums gribētu parādīt no šodienai, es pat nezinu, nu, kas man par rokai trāpījās, tādi mironīši, šī tāds man vēl bija. Un ko man ir tāds labāks, es arī jums liels parādīšu. Tā, modeļi ir pārāk daudz, un es pat nevaru viņus atrast visus, kuri viņi visi ir. Šausmas, jūs man piedodat. Laikam šodien tā diena nepienāks, bet nē, atrada gan, kur ir. Nu, un te ir tāds pats, bet pelēks, bet man bērnībā bija sarkans. Tas arī kā projekts, viņu var vienkārši pārkrāsot, bet vispār iztaisīts viņš ir labi.
Viņam ir atsevišķas lampas, kas man ļoti patīk. Izpūtēja caurums. Rati gan ir jāpiekrāso. Apakš ir vienkārši Fiat Bravo. Nu jā, nu vot. Un es varbūt šoreiz es tā domāju, ka es nevilkšu ārā no kastītēm, bet parādīšu mums vienkārši kastītēs viņus. Un tad jau varbūt kādu dienu es parādīšu kaut ko vairāk. Un te ir Dodge Vipers. Un starp citu šito gan es izvilkšu ārā. Es jums parādīšu, ar ko atšķirās ķīnieši jau ražojums. Un ar ko atšķirās, piemēram, vecāki gadījumi. Gada gājuma modelis. Tātad šitais jau ir, jau apstīsimies, ir tur rakstīts Ķīna. Jā, te jau ir rakstīts Made in China. Te ir šitāds kaut kāds numurs klāt, un te kaut kas te vēl ir rakstīts, pa vidu kaut kāda licenze, Burago. Tātad atšķirās rati, joprojām katrs atsevišķi. It kā pa gabalu tie rati pat ir labāki. Tas it kā ir pluss, bet ko es pamanīju, ka es salīdzināju ar saviem, kas man ir vecāki, bet to es neesmu izņēmis ārā tagad. Viņam šeit viss ir mazliet rupjāks. It kā sīkums, bet viss ir rupjāks. Piemēram, šeit jūs varat redzēt. Tas gan ir cits modelis, bet redziet, šeit ir smuki, tā kā var redzēt pilnīgi kā atšķirās, vai ne? Ar šitam jau viss ir vienkrāsains un maniem pirkstiem noķēpāts. Bet toties ir logtīrītāji, spoguļi, nu, mašīna smuka. Vispār man šitie Dodges ritīgi patīk, smukas mašīnas. Skaistas mašīnas, kā tur smukāk būtu pateikt skaistāk. Tā, un tad man vēl bija šitādi Fordi sieri. Šito es arī noteikti izvilkšu ārā, jo šitie man bija tie. Patiesībā bija tā, kad gribējās šitādas mašīnas. Redzēt tā jau uz tiem plauktiem, jo šitādas es vēl kaut ko varēju redzēt labi. Ne sporta variantu, bez spoileriem, tur kas viņš skaitās. Ford Sierra. Vispār nekas vairāk nav rakstīts, 1/43. Bet tādi mums te braukāja. Un gribējās šitādas mašīnas, bet nu šitādi bija ļoti maz. Tieši starp Burago modeļiem. Un ja bija tad lūk uzreiz ar šīm te novelcinēm, tagad man tas liekas tīri normāli, tad es atceros bērnībās visiem salikt tumšos logus. Viens draugs man atnesa vispār izgriez slogu, bija ārā un ielicis stūri, jo šitiem pat stūres nav. Vispār nu tādi modeļi. Bet nu man viņi tik mīļi, es nezinu, jo tāpēc, ka laikam tas, kas bērnībā bija, un viņus jau tāpat bija grūti dabūt, jo to, ziniet, to 90 centīm jau var nebija. Un tad, kad es sāku pīpēt, tad jau, protams, ka tie 90 centīm aizgāja cigaretes, nevis šajos modeļos. Tā, un ko es vēl gribu parādīt? Jā, šo te zaļo skaistuli, tātad BMW 535i. Arī šito jau es esmu nomainījis, jo viņš jau bija saplēsts. Bet šito es domāju, ka bija jādabū. Likās bildēs, tā kā pirku, domāju, būs bišķi labākā kvalitātē. Bet patiesībā viņš jau ir tā kā izdzeltējis mazliet. Nav tas zaļais vairs tik košs. Bet kaut gan tagad jums kamerā izstāst ir normāls. Bet viņš tāds kā uz dzeltena vēl. Varbūt viņš tāds arī tonis bija, bet nu, man liekas, ka viņš ir mazliet izdzeltējis, jo panelis arī tāds uz dzeltenīgu velku. Tas ir tas moments, kad viņus noliek saulē, viņus nedrīkst saulē likt. Saule izdedzina to krāsu. Un, piemēram, bērnībā tādā, man viņi vispār stāvēja skapī, jo viņus nedrīkstēja ņemt ārā, man bija brālis un māsa, kuri to vien tik gaidīja, kā tiks klāt. Kā jau bērni, un es jau biju tāds tīnis, kurš šausmīgi sargāja viņus. Man tagad liekas pilnīgi komiski. Bet nu tā bija, jā, toreiz. Sargāja, bet nu kaut kā nenosargāja gan. Tagad nācās visus pa trešam lāgam jau dabūt atpakaļ. Tā, šitas bija BMW. Tā skaistā krāsa bija, ko es vēl no tādiem īpašiem, laikam šajā video jums gribu parādīt, un tad arī pietiks. Šodienai pietiks. Parādījums jums jau šādu Mercedesu. Šitas apmēram iekrīt pēc izmēriem. Plus mīnus laikam bišķiņ šaurāks viņš ir. Nekā viņam vajadzētu būt, ja mēra precīzi, bet nu viņš izstās labi. Nu, un šitāds 190. Mercedes saucamais. Jā, šitas ir smuks. Es ar viņam novelcens norā, uztaisīju tumšos logus. Šitam arī stūris nav iekšā.
Jā. Bet, īsti jau nemaz nevar tā redzēt. Tas laikam bija domāts tā, ka nav tur daudz ko skatīties iekšā, ka tik jāripina ir tādām novilcinēm un spoguļus es tur dūru ar lodām un caurumus un tad līmēju klāt spoguļus. Ko tik es tur nedarīju, bet tas bija tāds viss diezgan neprofesionāli. Tagad es to īstenībā arī gribētu izdarīt, tad es mēģinātu bišķi varbūt kārtīgāk, bet, ziniet, šis te darbs ar šiem te modeļiem, ja nav talanta, pacietības, nervu un tā tālāk, ir ļoti, ļoti patiesībā sarežģīts. Jo viņi ir maziņi, viss tur krīt un brūk, un katru reizi, kā viņus ņem ārā, šitādi Burago tad turās labi, bet, piemēram, kaut kādi tādi trauslāki modeļi, katru reizi kaut kas nolūst, kāds spoguls vai vēl kaut kas. Tā, laikam tad tas arī būtu viss. Vēl varbūt, tiešām pēdējām sāpēm, es jau to jums saku, beigsies video, bet nē, man te ienāc prātā, ka vēl šitas jāparāda. Tā, Land Rovers, tātad angļu verķis, Land Rover, te gan nav rakstīts Aziza, bet uz kastes ir rakstīts Aziza. Un pievērsiet uzmanību, kas te ir rakstīts. 1/43, vai ne? Vismaz nemelo, uzraksta 1/47. Un es atceros, es šito ieraudzīju, jo man likās, ka viņš tāds maziņš. Un tā, ka es šito ieraudzīju, tas bija tāds ritīgs akmenis sejā, jo tad es laikam ar šitiem sāku toreiz saprast, ka tur kaut kas nav labi ar tiem izmēriem, bet patiesībā tāpat es daudz to nepiefiksēju. Un starp citu, ko es gribēju teikt, šitas 5. sērijas BMW jau arī nav 1/43, jo reku ir Ford Sierra, un Ford Sierra gandrīz lielāks, bet dabā 5. BMW diezgan paliels, viņam vajadzētu būt lielākam par šo te. Tas tā. Bet, labi, šodienai laikam pietiks. Es domāju, uztaisīšu nākošo daļu, parādīšu jums nākošajā video. Tā kā liels jums visiem paldies par skatīšanos. Čau, un tad jau tiekamies drīz.